čau visiem. Šogad šitam vajadzētu būt otrajam video. Pirmajam video vajadzētu būt ātrāk. Bet šito mēs filmējam. Mēs filmējamies šito ātrāk un tas ir kaut kas jauns priekš mums. Mums ir jauns logo. Logo arī būs. Logo vajadzētu būt kaut kur. Es pieļauju domu, ka... Labi, pirmais video ir bijis tāds, jūs iepazīstināt, sāksim ar to. Par cik mēs tiem pasākumiem braukājam, tad esam beidzot atbraukuši uz DR pasākumu, DR Audi, Valkā. Tikko atbraukuši, tikko ar visādiem starpgadījumiem. Kā jau ar projektu auto. Nošā autosolīti bišķi. Būs maziņš video. Būs. Jā, un kaut ko mēģināsim iefilmēt, pastaigāt, pakomentēt, kas mums te labs notiek, kas nē, kas mums patīk, kas mums nepatīk. Tikai ar manu Audiku. Jā, manai jau īsti variantā. Manai jau nebija jēgas. Pagaidām tev jau nekur nebraukāsim, pēc tam rādīsim. Jā, kā viss būvējas. Tā, var parādīt uz to pusi, kas mums te labs notiek tagad. Cilvēki ir daudz, mašīnu ir daudz. Jā, un solās vēl. Solās būt, mašīna. Ap 70 bija dalībnieku zonā, plus skatītāju zona. Nu, paskatīsimies. Pasākums iesta jau, piedalīsimies vēl šur tur un jā, parādīsim, kā mums iet viss. To jau turpmāk skatāties un... Viss nominācijas, zemākā mašīna, skaļākais dīzels. Pasākumā būsim līdz beigām. Jā. Pēc tam vēl pēc pasākuma ir mazs pasākumiņš. Jā, to mēs vajag rādīsim, to nevar rādīt, tas nav street legal. Pie tā var būt kaut kāda tā. Kaut kāds, kas mums skatīsies tēders un vēl kāds mamma teic. Man jāatrod roza, lai vēl viena skatās. Tā kā jā. Labi, tā. Viss. Ejam. Kā, nu, šodien esmu monējo, kā jau teicu, to jau jūs visi zinat. Atvēr kābu, lai paskatītos, pēc laika vajadzēšu kābu, lai kāds smuka bildi ir. Ejam tālāk. Te ir seška. Nu šitie gan ir reci palikuši ar V6 vēl. Oi. Tie sarkanie Man šitie stili īsti nepatīk. Nav. Pārdodas. Nu šitais arī tie, kas seko dragreisiem līdzi, ir redzēts trasēs. 405 zirgi, 508 ņūtoni. Sabūvēts jau nav slikti. Zinot to, ka viss ir jābūvē, tas viss maksā un prasa daudz. Interesanti izpūtēs, baigi līkam izlaist. Jā. Tev ir tā taisnāk, ka viņam ir tā slība. Nu, bet tāpēc ir iepūta vai kaut kur gaisa, tāpēc ir tāds scenārij. Tālāk. Te ir kaut kas ļoti skaisti. Tā jau ir sporta auto. Ar visām dugām, visu. Te jau kārtīgs pilnīgi balss ir. Šīs sporta auto. Blakus tāds pats vēl viens sporta auto. Te nav tik daudz, ir tikai krēst. Dugas arī ir iekšā. Arī. Turbīna. Jā, jau pienāks visam. Lamps. Tālāk ir Audiks. Te viss ir Audiki. Jā. Diezgan smuks, patīk melns. Man pašam ir pilnībā melns Audiks. Vienīgi tie melnie diski. Tā pierādāt melnas diskus īsti nevajag, jo pazūd. Saplūst ar iepām. Jā, pazūd. Es sev domāju par zeltītiem. Šis ir interesants brīnums. Man personīgi nepatīk. Man patīk tas numurs. Man tādu vajadzētu. Baigā lūpa apakšā. Nākamais kaut kāds pēc sporta auto izskatās. Visticamāk piedalās kaut kādā rallijā, bet mēs personīgi rallijam baigi neskoju līdz nekam. Īstenībā tagad, kad Sasks pēkšņi brauc. Jā, pēkšņi to daudz, sarosās visi. Kurā laikā mēs filmējam, jo Sasks brauc šo ralliju. Jā.
Citādi jau vienmēr priecē acis, kad ir saglabājuši tādi skaisti veci auto. Tur nav nozīmes, vai viņiem ir jauda vai nav, vai viņi iet vai neiet. Un prieks, ka viņi ir uz ielām un neteiksim tā, ka tur ir pilnīgi rūsi. Visi viņi tomēr cenšas kopt viņus. Šitējs tāds, piemēram, tajā laikā viņš skatījās diezgan liels nemus. Nē, 20 pār došs, jā. Viņš izklausās kā super auto pie startē. Tāpēc jau tad varēja vienkārši bez mazai viņi brauc jau no ražotnēm ar taisnām trubām, tagad visādi PDFi, DPFi un vispārējais. Taisnām trubām viņiem bija bunduļi, bet tie 5 podi, tās emisijas, kad nebija, tie motori skanēja visi. Nu jā, kā jau teicu, šajā pasākumā ir ļoti daudz B4, vairāk kā pusi B4, un to mēs arī redzam. Jā. Bet standartā viņi visi ir sakopti, viņiem visiem ir esīši vai kupējas buferi, kam vēl ir lēts lukturi, kam nav. Intercoolerīts apakšā. Interesants. Līdz SDD mums šķirst. Jā, tā arī. Kā jau mums visiem projektiem. Nu, man pagaidām vēl nē. Tev vēl nē? Bet tev būs interesanti to, ka mēs varēsim uztaisīt kontentu uz visu, kā iet, kā visam burās cauri, bet to jau jūs dzirdējāt. Jā. Cik viss tas maksā un vai ir vērts? Nav vērts. Nav vērts. Tā krāsa Pelikan Blue vienmēr man ir interesējusi. Jā, ļoti skaisti. Un viņi ir oriģināli B4 Pelikan. Un es zināju. Diezgan ļoti labi izskatās. Pelikan Blue. Šis ir ļoti interesantā plēve. B4 patīk, bet viņi nekad nevar nofilmēt, neiefilmēt tajā īsajā krāsā, kā viņš izskatās. Arī C6. Jā, 4.2 V8. Jā, nav vaļā. Jā, ieliku 4.2. Instagram viņš rekur. Jautājums skatītājiem. Man šitādu lapu vajag taisīt aiz loku, aizliku mašīnu. Jā, kur ir viss pierakstīts. Kur ir internetā TikTokā redzēts, reklamējis, uztaisīs tev. Personīgi es vienu brīdi gribēju savu B5 šitādā krāsā krāsot, bet tad kaut kā panesās, jo tur arī B4 mēs redzējām. Te ir B5. Tur ir kā aro baigie beņķi. Beņķi ir vitīgs. Jā. Šis ir labs. Četri. Dīzelis mācās, kas jāliek mašīnā. Kāpēc liek lēnu daudz ēdošu motoru? Nu, lēnu. Mazāk zir kā man. Izmanis sūdīši Nav Bet nebija? Vairāk. Kaut kāds 30 kaut ko viņiem ir? 40. 7 zirgši. Bet viņam... Svars. Cik ilgi viņš ir? Grieza kāda, plauks. Nu labi, ja tur uzliktu turbīnu, būtu ok. Bet B5, labi, varu jau uz B5. Šīs ir aparāts. Tās ir itīgākais aparāts. Tāda benzīnieka, jā, tu šito es saprotu benzīnieku. Ļoti skaisti. No šī džeka mēs nopirkām manu 1.9, ko liksim iekšā. Mainīsim pret manējo. Kur bija kopā uz Dino Day 722 zirgi. Tā kā ir jaudīgs aparāts. Gaida saimnieks man izzinās kaut kad. Pagad, tas ir esīts vai nav? Tikai tas pulkveris, āļika žaģiki, ķipa esīts. Jā, ķipa nē. Nu ir viens veids, CCD iemet numuru un zina. Neredz viņu numuru. Tad nebija jābūt viņu numuram? Numuram, jā. Nav viņu numuru. Aizdomīgi. Nav jau. Nē, nav slieši, nekā cita īsti nav no esīšu. Nav latviešu Audi. Jā, nav. Urroda diski ir noskrūvētā pirmā daļa, vajag interesanti izskatās. Jo kāpēc ir urroda diski, jo droši vien ir KP2 bremzes. Nē, nav. Mazās bremzes. Vispār ir mazs motors bijis kaut kāds 1.6, 1.8. Un ielikts. Ļoti interesants izpildījums. Interesants bodykits virsū. Lampas interesants. Tā kaut kā. Nu jā, vēl
var redzēt, tur ir Tas ir parking. Tā lielam īstenībā pat nav sācies. Būs skaļa mūzika, jā, es nezinu, cik labi jūs Tā ir gan jau, ka vispār vairs nedzird. Labi, pēc laika droši kaut ko vēl paņemsim mašīnu. Iesim pastīties tauts pie savas mašīnas. Jā, visam parkam iziets ir cauri. Jā, tagad turpinam, pasākums ir iesilis, ir vairāk mašīnas. Ir nežēlīgi vairāk. Ir nežēlīgi cilvēki, mašīnas, viss notiek. Cilvēki jūra ir daudz jaunu mašīnu. Te var tik daudz ko redzēt. Īstenībā es toši atzītu viens no labākajiem Audi mītiem, kāds ir bijis. Un es pat skaitot tos 10 gadus apkārt, kas notika. Te kaut kas ļoti tuvu tam ir. Jā, te ir tiešām mašīna, ir daudz, cilvēki ir nežēlīgi daudz. Smuks balts auģiks ar tonētiem priekšējām lampām. Nu, cilvēki ir ļoti daudz. Cilvēki ir tiešām ļoti daudz. Jā, mums te ir viena, kas staigā līdzi un redz pa mums. It is what it is. Jā. Te ir S8, klubiņš, bariņš un... Ir patīkama mašīna. Jā. Es kaut ko līdzīgi gribēju pirms savu B6. Es ļoti skatījos uz Phaetoniem, kas ir 53 V10. Tiešām parādījos. Nu tā, ka es tur biju aizmirst, ka Latvijā ir vēl palikuši tik daudz. Jā, piemēram, mēs, kad bijām CC Neša, es nezinu, tur bija ļoti daudz visādu marku, bet... Tur bija daudz BMW un neapmēr, no Audi īsti kā nebija. Un tagad, kad atbraucu tādu pasākumu, kas ir otro gadu un 2 gadu veci, un tik daudz cilvēku var savākt. Vot, ko nozīmē TikToks? Jā. Nu, un tad te būs vienkārši S6, S6. Man liekas, šitais nebija uz daļnādai? Jā, bija. Varētu būt, vai ne? Šits ir baigais. Un tad te ir tāds skaistums. Skaisti sabūvēts, ļoti skaisti sabūvēts. Dīzeļus nevar tik skaisti sabūvēt. Nu var, taisi, pulē, visas lietas, silikonas. Tagad to sāks darīt, sapratīs, cik viņš maksā. Jā, te ir S4. Kas vēl tāds? Šīs ir. Šis ir kaut ko paķēris. Šis ir kaut ko paķēris, ļoti salocīts. Interesanti diskiem krāsa un pati mašīna. Man vairāk smelnais, man patīk. Neko resīt nopirkt. Jā, pārdod. 6500 eiro. Pa 6500 var sabūvēt ātrāk mašīnu. Šitais ir ļoti skaists. Bieži redzēts. Audi Latvijā, jā. Kad viņam kaut kāds, jā. Pilnīgi mutis, smuki pieskaņota viss. Džeks ir pacenties, padomājis. Nu, pasties. Jā. Un pieļauj domu, ka tur arī daudz kas interesants, ka ir kupīgi, bērns, balta, ļoti. Jā. Jo es iepriekš biju aizgājis līdz Mego, un tur ejot uz Mego, tur ir pļava, un tā pļava arī pilna ar mašīnām. Saka, cilvēki, te ir vienkārši jūra. Reāli vairāk nekā CC Nationā bija. Jā. Reāli vairāk nekā CC Nation, un CC Nation skaitās kruts liels, milzīgs pasākums. Bet laikam jau vairs nav. S6. Kas tika sabūvēts 2 nedēļas pirms. Jā, gan jau tiktu kā... Vakar tikai salikt. Jā, kārtīgi. Tikko svaigi krāsots visu. Tiktu kā sakojām labu visu. Skati, jā, bija. Melnā skati ir logā, rekur. Jā. Ir, kā viņš pats teica, krāsas, kas ir redzami, jā. Bet, nu... Tā redzot, kā viņš tur viņus būvēja. Jā, kāds viņam bija sākumā, viņš saskrāpāts apdausīts. Viņš bija viķerniekos un Lorģūrā. Jā. Lorģūrā vienā trasdienā. Neko redzēt, ir disciplīnas dāmām. Klasiskā. Arī Džeki var piedalīties. Bija, man liekas, Džeki jau bija. Jā. Balvas, milzīgs klāsts. Jā, tas tiešām pasākums ir. Pagaidām ir ļoti labs. Ļoti patīk. Jā, cilvēku daudz. Balvu daudz, viss ir kā vajag. Tā kā jā, vajadzētu kaut ko arī Instagramā droši vien ielikt, ka te ir vienkārši cilvēku jūra, jo un brauc vēl joprojām, ka es 8 nāk iekšā, man liekas.
Šīts ir, man liekas, tas labais. Jā, tas ir Tas ir tas, to, kuru var sačipot. Stokā 500 var uzšķipot 7. Sarmītai ir sanācis uzmanīt. Jā. Labāk skaļi runā, lai visi dzird mūs šeit un mikrofonā, ja nekas arī. Prezentē savu kāciņu pants nosaukt. Tātad es braucu ar šo Latgales Sofoju. Varat viņu tā nesāt. Tas ir kaut kas par pirmo mašīnu un otro mašīnu. Viņš ir raips, aprūsējis un krāsās. Vienīgais nekad stīgums. Ar svaigu krāsojumu, viss detaļas ienāk krāsā. Dārgāk mašīna. Dīzelī. Dūmi varbūt nav tik daudz kā vajag. Man liekas, ka tur diskiem vislielākā vērtība. Visam citriņiem viņiem. Dīskam cēnī pa visam mašīnu. Tu saki, diskiem visdāk? Kā viņi pārāk skaisti pēc izskatās. Aplūki viņu ar stabu, tad braucāt. Es varu aplūcīt! Ejam uz Limbo. Paskatīties zemākās mašīnas. Savu nebraucam, jo man nevar anteni noņemt. Jā, bija doma arī ar pelēko, bet anteni, diemžēl, nenoņem, un tad nav jēgas. Jā, un tad nevar noņemt. Uz avantiem un sedeniem. Lokat arī jūs. Jūs varat noņemt viņu, nevarat? Mēs neskaitam antenu. Labi. Mēs neskaitam antenu, viss kārtībā. Metrs 50 šiem automobīļiem ir kā pastaiga parkā. Vispār bez problēma. Nu, stipri tālu, es domāju, ka drīz pat 10 centimetriem varētu laist vajag. Un dodamies tādu interesantu aktišciju. Jāpasaka, ir motora tilpums pēc skaņas tikai. Skatīsimies, kā ies. Nu, man jau būs viennozīmīgi sliktāk. Es jau tajās mašīnās mazāk zinu un... Es tam neko nekomentēju. Es Beigās gaidīju, ja kādas tās YouTube skaņas jau visāds var būt. Beigās būs tā, ka es būšu pat vairāk, bet nu diezai. Nu, Tu lielāks redzēs, eksperts. tu būs, tu jau pats tesi. Jā. Vēl vārā atnāk un Krīžu bēdīga situācija. Es pilnībā nevienu mašīnu nedabūju pareizi. Jo viss dīzeļi izklausās vienādi, un benzīnieks vispār nedzirdu. Jo benzīnieki ir, es putniņus tikai dzirdu. Ir ļoti bēdīgi, kad es neatpazinu savu mīļo 1.9. Bet, nu, ar laiku es iemācīšos, kā izklausās mašīnas un tā. Braška viņam klausās. Skatīsies, kā viņam būs. Varbūt viņam būs labāk. 20 paštīgās, kurš cien. Un tā, ir patestēts, man 3 pareizi varianti. Man 0, es jau pateicu, jā, man ir 0. Teikšu grūti, jo ir grūti saprast to momentu, kad vai tā ir nopist motora skaņa, vai tā ir laba motora skaņa. Ja laba, tad es teiktu, ka tur ļoti daudz nopist dīzeļu. Benzīnieki bīgs izklausies kā dīzeļi. Jā, tur bija Ja sākumā es domāju, ka tās visi ir dīzeļu skaņas. Un izrādās, ka tur ir tikai cik 3, 4 dīzeļi. Ne, jā, 4 un 4. Jā. Nē, 5. Benzīnieki Benzīnieki vien vairāk. 20 paštīgo es nevarēju pēc skaņas pateikt. Kurš tas ir? Žalpkarači. Man neviens. Stokā jau viņi vienkārši ir pierast to, ka stoku jau vairs nedzird. Tas, ka dzirdas laiku tāds ķunētas. Tās stoku skaņas. Izteiktākas skaņas. Jo stokā jau nav tik izteikti. Jā. Vienīgais, ka tur V8 var V6. Kā modificētās izpulūcijas. Nu, gaidām, mums tur ir viens eksperts. Redzēsim, kā būs. Jā. Tikko noskanēja mans vecais Audi dziesma. Un priekš atnāca pielaist savu dīzeli. Pretendēsim uz skaļāko dīzeli. Jāuzsilt kārtīgi dīzels. Skaņa jau ļoti labi. Ļoti patīkami. Cerams, būsim skaļākais. Nu, melnākais viennozīmīgi. Pagaidām sarakstā tur bija tikai vēl 5 dīzeļi, kaut kāds trīnieks A8, Audi 80. Nav
Nav Lambertsūka, ko visi pazīst. Ja tas būtu, tad tas uzvarētu, bet pagaidām ir tikai šis no TDR. Tātad, jā, mēs izbraucām tagad ārā no Zaplīti, lai sasildītu motoru un izpūtēju priekš skaļākā dīzeļa titulu. Mazliet jāpabraukā. Jāpasilda. Jā, vai pierādījies ar kaut vai pussiltu. Neko mēs nevaram izšaudīties. Diezgan jau tā grūti pēdējā laikā kaut ko dabūt ārā. CC Nations bija labs pierādījums. Tur mēs nesildījām motoru. Nu labi, mazliet uzsildījām motoru līdz mazliet pa pāri pusē. Un nebija kā bija. Tieši tajā brīdī, ka vajadzēja šaut, nešāva, pēc tam aizbraucām malā parkingā, uzšāvām mazliet un tad uzšāvās liesmas. Tā kā mēs izbraucām uz Aplīti tagad, lai uzsildītu motoru. Grešu motors ir uzsildīts. Visi kārtībā, tagad tikai jāgaida, kad izsauks. Mašīnā joprojām mazliet pēc antifrīzes smirt. Jo, jā, slapais atgadījums. Bet, nu, ir normāli. Es domāju, ka mēs paņemsim skaļāko dīzeli, ka nav variantu. Grošajā ir skaļākā izpūta. No A4. Rau vaļā. Labi. Es domāju, tur ir visi jau norakstīti, tur pretinieku vairs nav. Dūmi ir. Ovācijas šim automobīlim. Varbūt višķiņi atkāpjamies, lai nav baigais dūmums jāstāv. Šis ir dīzels. Nav tas. Nav tā galiņa tā. Nav tā pau. Mums ir sliku riepas viņam. Labi. Ovācijas šim automobīlim. Labi. Nākamais dīzelīts. Nu? Nē, nestāvat. Tur vēl tumba iekšā izpūtējā ir tā kā... Jā, хорошо. Ovācijas šim automobīlim. Ir nākamais. No, следующий. Хорошо. Ovācijas šim automobīlim. Labi. Un pēdējais kandidāts. 3-litrīgs dīzels. Varbūt višķiņi attiesim atpakaļ. Tur dūmi un visādi štelītes var lidot pa gaisu. Nu, mēģinām. Viņi tomēr labāks. Jā. Ovācijas šim automobīlim. Nu, protams. Un tagad es vēlos palūgt visus šos auto uzgāzēt reizē uz 3, 2, 1, bet pagaidiet, es iztulkošu krievski. Сейчас хочу попросить вас всех вместе. Nu, te atkal būs Račka izcelsies. Atkal būs. 3, 2, Vispār nebija ko salīdzināt. 1,9 paliek 1,9 un... Ovācijas! Man liekas, visiem
mēs skaidrs. Jā. Visi ir vienkārši valdos tos. Tas ir... Nu, tur nav variantu, kur viņš tiešām pacēla visu un aiziesim to ultra brašu, ko aiziesim aprunāties. Ko viņš saka un ko novērtē. Nu, tas ir kaut kas cits. Lūpnēs ir. Nē, viss šķiet. Dabījām pirmo vietu, skaļākajā īsteļi, viss kārtībā. Ja? Nu, kas sakās? Ir good. Good. Kādreiz bija labāk, bet nu šogad pietiekoši. Jā. Vēl lietas ir ārā. Ir lielāks sprauls vienkārši un nevar. Ei, benzīnieks. Jā, būs benzīnieki. Bet cik es sapratu, benzīnieki būs kaut kad vēlāk. Es nezinu, vai jūs man dzirdat, bet sākās viens otru mašīnu tagad reāli. 4-2. Arī šies. Viņi vienkārši pievērš savu uzmanību. Bet nu ir jau forši. Protams, ar dīzeli nekad nedabūs. Bet nu, man personīgi ļoti patīk. Jo stilīgāk burkāņi jau labāk. Vēl galvenais prikals tāds, ka nav skaļākā izplūda. Viņi vienkārši izdomāja visu gāzēt, jau vēlāk vēl skaļākā izplūda. Atnācām uz benzīniem. Paskatīsimies, kā benzīna šādi. Jā, jau būs skaļi. Jā. Nav jau te dīzeļi, kur tu vienīgais smagi izstāvies. Bet jā. Vēl spēj tu pretī savus kaut kādas ietas. Jā. Kaut ko es mēģināšu safilmēt, bet nu redzēs, kā būs, ka viņā vienkārši audio būs LA Indijā kaut kur. Redzēs pēc audio. Jā, vai jāgir vispār likt, jā, nu skaļi būs. Iepriekš tiem slēdz pašaudījās bija ļoti traki. Būs jaudīgi. Snākšu no priekšā būs kaut cik mazāks traucēšana mikrofonam. Mazāk mikrofons ārdīsies, jo nu zinu, kā ir ar mikrofoniem, cik slikts ir. Viņiem ļoti nepatīk skaļie izbūtē. Bet nu, neko padarīt. Diezgan. Auģiki viss smuki. Forši šeit tādos festivālos ir var ļoti labi sameklēt auģikam diskus. Man personīgi šitie diski ļoti patīk. Ļoti skaists disks, bet manam auģikam tādu nedarētu. Es pats, ja man būtu benzīnieks, man viennozīmīgi būtu rītīgākās liesmas viss. Es arī... Tā kā man būtu ahuiennās arī skaļi. Izklausās, nav skaļi, bet izklausās kā diezgan kaut kāds superkārs. Diezgan interesants skaņi, jo tas vienkārši ir vecs auto. Not bad.
Kā jau sporta auto, rallijā brauc Džeks. Tur var saprast. Nākamais Auģiks. Nu, bēdīgi, teikšu uzreiz. Ja nešai liesmas nav jēgas te braukt, uzreiz pasaku. Nu, nav jēgas. Tas atgādina kaut kāds hotdists tur. Vispār. Man liekas, viņš iepriekš, izšāva liesmas, kad bija limbo, tad, man liekas, viņš baigi neko. Nākamais. Sieviete pie stūras. Iepriekšējiem, nu ne tieši oranžajiem un zilajiem, bet sportā, kas rallijā brauc, un tiem bija patīkamāk. Bija skaļāk. Burkāni ir, jā, viss, bet nu, es nezinu, vai vispār dzird mani. Džeks ar smukajiem diskiem. Nežēlīgi patīk diski, tiešām nežēlīgi, bet manam Auģikam nepiestāvā. Šitas tikko bija pizdā, kā tusit ritīgi pausīt. Tas normāli uzpausīt. Tagad ir Džeks ar Lambo diskiem. Viņš tiem uzgaļiem ir Lambo diskiem. Ej, tu dos, tajā apakšā ir jauna. Tas ir tas, ko es gribētu. Šīs ir tas, ko es gribētu. Jūs ir priekšu skaļāko dīzeli, kas nav nekāds beigies jaunums. Es zinu, ka tā jādara. Tāpēc ar aplausiem sagaidām Audi A4 V5 ar 1.9 dīzeli. Krista, šeit tev labāk, tev varbūt noderēs kādreiz kanniņa 20 litrīgā un dāvaniņa būs arī no mūsu atbalsta. Jā, dodieties, jums ir saproti jāsteidzas. Paldies!
jau zini, kā apieties ar šito. Nebūs pirmā reize. Kārtas drīz par riepu mešanu. Dodamies. Kārtas beigās sanāca. No vīriešiem. Smuks auģis, smuks tiešām. 700 zirgi. Jo mēs esam vairākus gadus rīkojuši šo aktivitāti. Jā, pasākums, tiešām pasākums ir reāli ļoti labs. Ļoti Iesaku labi, cerams, visiem. taisīs vēl. Tiešām, nu, labi, pie jebkā vienmēr var piesieties, bet tiešām... Nē, reiķinoties to, ka otrais gads, un es neatradu personīgi baigot kārtīgi. Nu, laiks un viss tās, bet tas viss, nu, tā kā visi normāli pasākumi ir pasākumi, tas ir cilvēkiem, tur neko nevar precīzi laikā izdomāt un ieplānot. Bet tiešām labs pasākums. Iesaku visiem atbraukt. Bija ko darīt, bija ko redzēt, bija par ko parunāt. Novērtēju. Bija ļoti labi. Viennozīmīgi brauksim vēl. Cerams, nākamo reizi jau es varēšu braukt ar savu auģiku. Būs viņam kaut kas izdarīts, lai viņš izskatās labāk, kad nav stokā, skaļāks. Varbūt abi varēsim jau nākamajā reizē šaudīties. Tad tikai redzēsim. Tev kaut kas sakāms? Man patika. Būšu nākošais arī te. Iesaku atbraukt. Ir foršs pasākums, labāks kā CC Nations. Droši var pateikt kamerā. Jā, mēs bijām reāli vīlušies CC Nationā bijām. Tur mēs neko nesafilmējām, bet, nu, bijām ļoti vīlušies tur. Ko padarīt? Pasākumi mirst, pasākumi rodas. Galvenais nedoslēp savus gadīs kāršanās. Tur bija kāds māks, vienu baigi nesādēja. Nē, mēs dodamies tālāk. Tad jau tiekamies nākamajā video. Jā, cerams, ka patika. Mēģināsim kaut ko tādu veidot turpmāk. Jā, safilmēt. Jaunieši gudi. Jā, īkšķīt rādā. Tā kā jā, tiekamies nākamajā video. Tā, čau!